Es gribu tev uzdot jautājumu. Kā tu domā, tu dzīvo vai tu pildi svešu programmu? Tu domā, ka tu pats izvēlies, bet realitātē tu vienkārši seko citu norādījumiem, kurus tev ielika bērnībā. Bērnībā tev teica, esi kā visi, sēdi klusu, netraucē, aizver muti, beidz sapņot, tu nekas neesi, bez diploma, bez izglītības, un tas vispār nav priekš tevis. Un jūs, protams, bērns būdams tam noticējāt. Jo jūs gribējāt būt labs, jūs gribējāt būt mīlēts, un jūs gribējāt būt drošībā. Un visa jūsu turpmākā dzīve tika balstīta tieši uz šīm pārliecībām. Un tā jūsu dzīve pārvērtās par dzīvi pēc norādījumiem. Un ko tagad ar to visu darīt? Kā no tā visa atbrīvoties? Pirmais, jums ir jāapzinās, ka jūs vairs negribat dzīvot svešus scenārijus. Pietiek stiept svešus scenārijus. Ir laiks atcerēties, kas tu esi patiesībā. Bez bailēm, bez maskām, bez vajag vai esi kā visi. Ja tu jūti, ka tas tev iekšā rezonē, es noteikti varu tev palīdzēt. Tu vari pieteikties bezmaksas konsultācijai, un tas būs tavs pirmais solis ceļā uz atgriešanos pie sevis. Vai vienkārši raksti man personīgi. Mēs sāksim ar vienkāršu sarunu. Nebaidies sākt, baidies palikt tur, kur tu esi.